Man vakar blāzmai gaistot, visenais prātām nāk. Jeruzalemi skaisto, gar skatām uz burtamāk. Jānis Pallo varēja būt operas solists, kā mūsu leģendārajā filmā Tev vajadzētu dziedāt operā, bet tomēr viņš kļuva par mācītāju. Kā sludinātājs stājās amatā 1980. gadā, bet par mācītāju tika ordinēts 1985. gadā. Viņš par savām garīgajām mājām sauc Āgenskalna draudzi, kur jau 13 gados sāka dziedāt korī. Tā lēnām soli pa solim 32 gadu garumā dažādā veidā esmu pilnveidots, man nezinot, kas būs nākotnē. Es tapu Āgenskalna draudzē par jauniešu bībeles studiju vadītāju, kļuvu par solistu, kļuvu par koru diriģentu, nesaprotot, kāpēc, ja solisti baptistiem bija gandrīz katrā baznīcā. Jānis Pallo bijis pat kā privātais šoferis gan bīskapam Pēterim Eglem, gan vēlāk arī bīskapam Jānim Tervitam. Vienlaikus visu mūžu bijis saistīts ar autolietām, kur kā automehāniķis pelnījis algu. Braukājām pa draudzēm, apiesojot. No rīta mēs bijām kādā apiesojumā un pēcpusdienā viņš kalpoja Āgenskalnā. Mērsraga draudzē Jānis Pallo pavadījis 35 gadus, un tas sācies pavisam neparasti. Es paliku ārā mašīnā pasnaustu, un Tervits nāk ārā no draudzes stundas, ver durvis vaļā, vēl īsti nav apsēdies uz sēdekla, viņš saka, redz, ko draudze kalpo. Es viņam atbildēju, saka, Jāni, ar tādām lietām neviens nejokojas, viņš saka, es nemaz nejokojos. Kalpošanu sākot, Mērsraga draudzē bija 17 cilvēki ar vidējo vecumu 75 gadi. Tajos gados Mērsrags bija tā sauktajā slēgtajā zonā, kur nemaz tā vienkārši bez īpašām atļaujām nevarēja nokļūt. 82. gadā bija 2 reizes kristības, tur vesels romāns jāraksta, kā bija tās otrās kristības, kas te riņķī apkārt notika. Te bija ar rācijām visur cilvēki saguldīt viršos, jo lūk, tā nevar būt, ka robeža slēgt un baptistiem ir kaut kāds kors, kas dzied. No Āgenskalna koru grupiņi bija atbraukusi. Mērsaka baptistu draudze gadu gaitā līdzās Luterāņu baznīcai kļuvusi gan par garīgo centru, gan sociālā atbalsta punktu, gan par vietu, kur apgūst bībeles mācību. Mācītājs bija tas, kurš bija stingrs, bet mīlestības pilns, bet stingrs. Un viņš vēl joprojām tāds ir, viņš ir skarbs citreiz, kādiem varbūt nepatīk tas, bet man tas bija par labu. Tās visas idejas, kas plūda no viņa, gan bībeles studijas, gan pieaugšana Kristu, jo es biju jauna kā kristiete. Tas tik daudz, ko deva manā kristīgajā dzīvē, garīgajā dzīvē, ka tagad noteikti varētu kājas slīdēt, ja? Varētu viņas slīdēt. Bet es zinu ceļu apakaļ. Tas, kas es esmu tagad. Un ja kāds ceļās kājās iet pa durīm ārā, lai iet, atnāks. Pēc gadiem, bet atnāks. Atnāks, lai paliktu. Bet tas ir Dieva darbs. Es gribu darīt to, ko viņš man teiks. Viss. Tāds ir bijis mans dzīves modelis, un tāpēc daudzi mani nav sapratuši. Jo esot ar cilvēkiem jārēķinās. Ne! Jārēķinās ar viņu. Es tāpēc priecājos, ka es visu mūžu esmu varējis fiziski maizi pelnīt, būt starp cilvēkiem, dzirdēt viņu sāpes, dzirdēt viņu priekus un to visu laist cauri Dievvvārda sietām. Un tad zināt, tad es ļoti labi saprotu, ko viņš saka, kas man jāsaka tālāk. Jānim Pallo vienmēr svarīgs bijis evaņģelizācijas darbs, pats apguvis kursu progresīvā evaņģelizācija, mācījis to citiem, kā arī vadījis un piedalījies dažādos evaņģelizācijas pasākumos. Es atbraucu uz Enguri, uz jūrskolu, kurā es tikko biju sācis mācīties. Un mans kursabiedrs uzaicināja uz dievkalpojumu. Un tas dievkalpojums notika Engures bērnu dārza
aktu zālē. Ja? Tur bija dažādi cilvēki sanākuši, un es ieraugu tagad to mācītāju, ja? tas vīrietis, tas tēls, un man ļoti piesaistīja uzmanību tas tā, un es tagad klausīšos. Un tur izskanēja arī tas aicinājums atgriezties no grēkiem, pieņemt Jēzu kā glābēju. Kam ir vajadzīga aizlūgšana, nāciet priekšā. Un es toreiz izgāju priekšā, nometos uz ceļiem, es lūdzu un atdevu savu sirdi Jēzum. Domājot par Jānu, man jādomā arī par Zigrīdu, viņa sievu, kad viņi ir tas labais modelis, vīrs un sieva, kuri mīl viens otru, kuru stāstos un tajā piemērā tāda ticība ir īsta. Viņi prata jokot, viņi pratīja smaidīt, viņi prata audzināt. Mērsraga draudze ir augusi, to Jānis Pallo paveicis kopā ar savu sievu Zigrīdu. Man bija mācītāja sieva, man nebija mācītāja kundze. Baznīcas sākumā mēs divatā pamatā viņu tīrjām. Tā vēl bija malkas krāsums. Šeit šī vietā putekļu pietiekoši daudz. Es zināju 13 gados, ka tā būs mana sieva. Un es ļoti cerēju, ka Dievs man ļaus vienu dēlu piedzīvot. Es piedzīvoju 2 dēlus, meitiņu Dievs neatstāja. Es piedzīvoju 10 mazbērnus, 5 un 5, un es piedzīvoju 12 mazbērnus, 6 un 6. Tāds ir mans Dievs. Tēvs bērnībā bija prasīgs, jau no agras bērnības pieprasīja zinām atbildību arī no manis, no mums, un arī mēs šo tādu viņa tendenci, šo viņa izpratni par lietām lielā mērā esam pārņēmuši. Bija vakara svētbrīži kopīgi. Katru vakaru tēvs lasīja Bībeli, mēs bijām kopā visi, un tā bija disciplīna, kas tika prasīta no mums. Nekanosīties, nedīdīties, pat ja tas lasījums bija garāks. Es konkrēti neatceros savu vecumu, bet tie man šķiet bija kaut kādi 5 gadi. Es staigāju pa sētu un lasīju činčikus. Vienā brīdī es arī tiku pie viena papiroša, un to pieķēra, protams, tēvs. Un tad kādā situācijā viņš bija iegādājies papiros paciņu, kazbeku, un sēžot remontējot auto, viņš teica, ja tu vēlies turpināt tos činčikus lasīt un pīpot, tad sāc tagad, dēls. Un Dievs ir devis mūsu tēvam ļoti saudabīgi veidojumu uzacis. Un mums kā zēniem atlika tikai paskatīties kādā situācijā uz tām uzacīm, un mēs sapratām, tuvojās ziepes vai jau ir ziepes. Jānis Pallo bijis kā mentors un skolotājs vairākiem tagadējiem garīdzniekiem. Es saprotu tā, pēc Bībeles, ko Pāvils raksta Timotejam, Titam, šajos garīgajos amatos ir jānonāk cilvēkiem, kurus draudze ir ievērojusi, atlasījusi un teikusi, mums šķiet, ka tev vajadzētu būt diakonam, jo tev ir kaut kas, ja? Mēs tā redzam. Tev vajadzētu būt sociālajam darbiniekam, jo tu plūst pār no mīlestības, tu redzi visus, kam vajag, un tā tālāk. Bet ganam. Ja viņš nevar mīlēt to 96-gadīgo māmuļu, kur bišķi ož, ja viņam ir vienalga, ka tas puišals pa baznīcu bizojot aizķersies un izsitīs degunu. Tādas pirmās nozīmīgās, sirsnīgās, gaišās atmiņas ir ar svētdienas rīta Bībeles studijām, kas vienkārši tā arī saucās kristietis. Mani tas veidoja kā tādu pirmo izpratni kristietības iet tādā ceļā. Otrs tāds liels, spilgts un pateicības pilns notikums. 95. gadā rudenī mācītājs tur kāds 8 draudzes brāļus un 1 māsu uzaicinājis tādu atsevišķu sarunu. Viņš bija sapratis tādu atbildību Dievu priekšā mūsu sagatavot kalpošanai labāk ar tādām teoloģijas studijām. Un tad 96. gada 6. janvārī iesākās, kā mēs saucam, Mērsraga Bībeles skola. Mērsraga Baptistu draudzes mācītāja amatā tagad kalpo arī vēl viens Jāņa Pallo māceklis, Jānis Bullis.
Ar Jāni mēs esam pazīstami jau ļoti sen, jo viņš mani kristīja, tas bija 94. gadā. Toreiz viņš bija apmēram tā kā es tagad, tādā vecumā. Viņš man bija liels autoritāte. Jā. Viņš bija tas, kas man ievadīja šajā darbā garīgajā, kas ļāva sākumā gan svētdienas skolu vadīt. Mēs braukājam uz netālo ciematu šeit Ķuļciemā, tad arī Rojā, Engurē. Viņš ļāva sludināt, mēģināt trenēties. Tagad jūtu, kad es mēģinu tai ziņā viņam līdzināties, un es arī uzticos jaunajiem, arī ļauju sludināt, arī dievkalpojumos svētrunas teikt. Un es domāju, tas ir vajadzīgs, šī paudžu maiņa, lai viens otru ievadītu darbā. Šogad Mērsraga draudzē būs jau 90 gadu. Notiek bībeles studijas, dzied koris, darbojas svētdienas skola. Daudz kas no tā, ko Jānis un Zigrīda Pallo uzsāka savā kalpošanas laikā. Tāpēc, ka es esmu bijis dūls mācītājs, es tāds arī gribu nomirt. Ar saprātu Dievs ir viss. Es ar dzīvi vēl to nespēju pierādīt.